raidījums Atklāti par patiesību. Šodien nedaudz iepazīsimies un es pat gribētu teikt tā vairāk uzzināsim par patieso situāciju Amerikas Savienotajās valstīs. Jo priecājos, ka mūsu studijā ir mīļš ciemiņš brālis un visiem jau arī ļoti labi pazīstams Ilgvars Vērmels. Kristietības strauja iziršana Amerikas Savienotajās valstīs, tās ir mūsu temats šodien. Ilgvar, lūdzu, dod nedaudz ieskatu, kas notiek šobrīd Amerikā, jo es esmu pārliecināts, ka daudziem nav nekāda priekšstata par to, kas notiek Amerikā. Citi varbūt pat jautās, kas tas ir. Kristietības straujā iziršana Amerikas Savienotajās valstīs. Kā to vispār reāli var pieņemt, vai tiešām tas tā notiek? Jā, diemžēl tiešām tā tas notiek. Tas notiek vairākās sfērās, kā baznīcās, piemēram, ar to ir sācies valdībā, oficiālā līmenī jau. Lietas, kas agrāk pat pirms 10 gadiem maz nebija iedomājams, tās tagad ir kļuvušas par normu. Piemēram, nesen, pat šogad, rīkojums bija no jaunās Obamas pieņemtās medicīniskās apdrošināšanas likuma, ka katoļu baznīcā, respektīvi katoļu slimnīcām, kas ir zem katoļu baznīcas, viņiem ir tagad jādara aborti un tās lietas, kas ir obligāti. Tas ir obligāti pret viņu pārliecību. Nu, protams, tā lieta tagad tiesā tiek pārsūdzēta. Vairāk šitie te likumi un šo likumu nakts vidū prezentēja. Nākamā rītā bija par to jāvēlē. Protams, neviens 2000 lapas puses nevar pa pāris stundām izlasīt. Un pieņēma to likumu, un toreizējā tautas nama spīkera Pelosi teica, nu jā, pieņemsim to likumu un tad atklāsim, kas tajā ir iekšā. Un tagad sāk atklāties, kas tur īstenībā ir. Jā, kādas nedēļas atpakaļ mēs raidījumā aktuālu diskusiju par to runājām. Un runājam arī tieši par šo faktu, ka 1001. lapspusē ir šis fakts, ka visiem ir jāimplantē čips, kas nesīs informāciju, vēsturi un informāciju par veselības stāvokli. Tas pagaidā. Jā. Tas ir fakts. Tas ir fakts, tas tur ir iekšā. Protams, neviens to īsti nebija atklājis. Tagad sāk atklāties, ka tas ir. Protams, tas arī tiek pārsūdzēts. To likumu vispār pārsūdzēs, jo tā summa, cik tas maksās šo ievest, viņa ir astronomiska. Viņa sen pārsniedz, viņa teica, zem triljons vai triljārdu vai kas tas skaits. Bet tagad izrādās, ka būs 3-4 reizes vairāk pat. Protams, valstī nav nauda. Amerika jau tagad ir vairāk kā $17 triljonu parādā. Iespēja šito te atmaksāt ir vienkārši neīsts. Tavuprāt, kas ir par iemeslu? Kāpēc šādas te tik ļoti, es pat gribētu teikt, neloģiskas pārmaiņas, jo Amerikas Savienotās valstis vienmēr ir bijušas citām valstīm. Es atceros, īpaši mums šeit, kas bijām zem Padomju Savienības jūga un verdzības, mums likās kā brīvības zeme, kā sapņu zeme, uz kurien doties, kurien braukt. Šodien, skatoties, kas notiek, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, piedošana, tur ir vairāk sarkanie karogi ar sirpu un āmuru un Ļeņina attēliem nekā mums šeit Latvijā. Kā to komentēt? Vienkārši tas nenotika visu vakar. Tas jau pamazām, kā no 30. gadiem sāk šis komunisms, marksisms, ļeņinisms, sociālisms ieviesties Amerikā, tas caur universitātēm. Universitātes ir kļuvušas tagad par sarkaniem perēkļiem.
Un visus tos gadus, tur universitātē tur kaut kāds profesors tur par tām lietām runāja, tāds akadēmiķis tur filozofēja par šo to. Daudzi nelikās ne ziņas, vai ne? Parastā sabiedrība normāli funkcionēja, konstitūcija bija, cilvēki ievēroja konstitūcijas robežas, likums, valdība arī tā, valdība tur bija, bet katru dienu viņi tev nebija acis priekšā. Tagad atver internetu vai paskaties uz ziņām, atkal kāda jauna problēma. Ja mēs te runātu par visu to, kas Amerikā tika ievies beidzamos pāris gados, mēs te būtu līdz vasarai, ja dienu nakti runātu, un tam mēs vēl neizsmeltu šo tēmu. Vai tiešām ir komunismu atbalstītāji tik daudz Amerikā? Viena daļa, jā. Un piemēram, beidzamās vēlēšanās ir veseli iecirkņi, kas ir balsojuši, kur Obama bija saņēmis 159% no visām balsīm. Citā iecirknī švakā gaita, viņš tur tikai 115% saņēma. Zini, man padomu laikos vienmēr bija atmiņā, bet tur tāds rekords nebija sasniegts 159%. Jā. Mums vienmēr bija 99,7%, kaut kur tādu procentu. Tas vēl tā, kā saka, zināmā normā. Nē, tas jau gāja, kad balsoja cilvēki 2-3 reizes, balsoja nelegālie, balsoja cilvēki, kas importēti no citiem apgabaliem, no citiem štatiem, lai nāktu balsot. Vesela rajona, piemēram, Amerikā Neģeru rajona, kur vispār Romnijs nebija sasniedzis pat nevienu balsi. Tas vienkārši ir neiespējami. Tad tur visādas lietas ar tām vēlēšanas mašīnām ir notikušas, visādas īpatnības un tā tālāk. Tas ir viss, tā ir bijusi komunistiskā programma, arī par ko jau rakstīja 50. gados. Kad bija tās komunistu prāvas, vai ne? Komunistiem mērķis bija infiltrēt valdību, valdības organizācijas, presi, skolas, arī baznīcas. Un mēs redzam, ka arī bijuši daži mācītāji, kas tā neprātīgi ir atbalstījuši šo atbrīvošanas teoloģiju, kur būtībā ir marksisms ar tādu kristīgu apdari. Un tas bija it kā par brīvību, par cilvēku tiesībām un viss. Un beigās sanāca, ka te radikālie komunisti jaunatnes līga, revolucionārā komunistiskā partija, komunistu partija USA, vairāk šitās te organizācijas. Daudzas vispār ir nodibinājuši tādas māsas organizācijas, kurām nekādā ziņā nevarētu pateikt, ka tās ir komunistu organizācijas. Organizācija par brīvību vai par vidus aizsardzību vai kaut ko tam līdzīgi. Tā nevainīgi izklausās, vai ne? Un daudz tika pievilkt. Pēdējās vēlēšanas bija ļoti interesanti. Es tā no malas skatījos to visu. Prezidenta kandidāts Baraks Obama un Romnijs. Jā. Es tā domāju, tā nedaudz iepazīstoties ar viņu biogrāfijām, un es tā domāju, man kā kristietim vispār precedents, jāsaka godīgi, šausmīgs. Par ko lai balso? Faktiski ne par vienu, ne īsti, ne arī par otru. Jā. Jo, ja tu seko Dievam, tad arī par Romniju piedošanu nekādā gadījumā nevarēja balsot. Tur jau tagad bija dilemma, apmēram tā, ka senos laikos prasīja, vai tev labāk tu gribi, lai tev pakar vai nošauj. Tāda mums tā izvēle bija. Teiksim no tās puses, ja tu aiziet tagad restorānā, kādas tautības vai kādas reliģijas vai kādas politiskās pārliecības ir šefs, es nezinu. Man nav ne mazākās jēgas. Man interesē, ka viņš labi var sagatavot ēdienu. Romnijam bija pieredze ekonomikā un tā tālāk. Par to, ka viņš ir mormons, tā tas ir. Bet, diemžēl, partija izvirzīja atkal tādu, varētu teikt, tādu ne šis, ne tas. Vai tā faktiski nebija fikcija un spēle? Daži jau tā domā, jo iepriekšējais arī it kā nepretojās, neteica it neko pret Obama. Bail bija, ka viņu nosauks par rasistu, tāpēc, kad viens ir melnais un pret viņu nevienu vārdu nedrīkst teikt un tam līdzīgi. Tas jau ir absurds, vai ne? Tagad, paldies Dievam, mums ir vairāk Neģeru mācītāji,
vairāki no sabiedriskām neģeru organizācijām, kuras ir totāli pret šito sociālismu ieviešanu Amerikā. Un ir nostājušies pret Obamu. Vajadzētu dzirdēt, kā viņus zākā. Ar visrupjākiem vārdiem. Pilnīgi viņus pat nevar uzrakstīt, kā viņi tiek nicināti, vai ne? Tik tāpēc, ka viņi ir stājušies pret Obamu. Te ir tagad pielietota vecā taktika, komunistu taktika, savu ienaidnieku pazemot, izsmiet, nobīdīt malā, un ja citādīgi nevar viņu tikt galā, nu tad nošaujot. Obama arī atbalsta abortus un homoseksuālismu? Jā. Viņš ir pilnīgi par visiem abortiem, un šodien pat Filadelfijā tāds doktors Gosnells tiek tiesāts, jo viņš abortus ir izdarījis pēc tam, ka bērns ir piedzimts jau. Paskaidro kaut ko vairāk. Piedzimst bērns, un tad viņš slepkavo. Jā. Un par to viņš tagad tiek tiesāts. Bet interesanti, Amerikas presē gandrīz nevienu vārdu par to nav, tikai izņemot daži individuāls stacijas, kas vispār seko, kas tur notiek tagad. Obama šito lietu kā senators atbalstīs vairākas reizes šo vēlo termiņu abortus. Un par homoseksualitāti nemaz nerunājot. Viņš ir atklāti pateicis, ka viņš atbalsta, ka viņš domā, ka tā ir šitā dzimuma līdztiesība, kas ir vispār absurds jēdziens. Absurds jēdziens ar tā saucamā geju laulības. Un es vispār šo termiņu latviešu valodā atsakos lietot, jo tas ir patapināts tieši taisno no angļu valodas, vai ne? Un tāda lieta kā laulības var tikai eksistēt starp vīrieti un sievieti. Tas savienojums starp diviem vīriešiem, tās nav laulības, vienalga kā uz to skatās. Starp divām sievietēm. Nu jā, jeb tā. Kāpēc gejs tu gribi atsacīties? Nu tagad gejs jau ir, tas gejs ir gejs. Cilvēks īsti nesaprot. Latviešu valodā viņi saucās par pedrastiem, par izvirtuļiem. Tas ir tas apzīmējums, tas arī bibliskais apzīmējums. Tā gadsimteņiem ilgi šeit arī viņi saukušies. Un es vienkārši atsakos pielietot tagad to terminoloģiju, un baznīca ir arī paņēmuši, tas tā mīkstina to lietu. Kā saka, nekāda vārdu spēle tu nav domāt, bet tas neizklausās gluži tik slikta, tāda eifemizē grēku. Protams, pederasts un gejs, gejs ir kaut kas tāds. Tā bišķītiņa tā, kā saka, mierīgāk, vai ne? Noslēpumaināks kaut kas. Jā, tieši tā. Nesen mūsu mājaslapā arī bija pretīga informācija. Diemžēl man arvien vairāk jāsaka, ir arvien biežāk un biežāk mēs liekam iekšā, varētu teikt, pretīgu informāciju. Kāpēc? Mēs to darām tikai tādēļ, lai cilvēki saprastu, kādā mēs laikmetā dzīvojam. Jo tas, ka vēl šodien nav mūsu skolā, jeb mūsu bērndārzā, jeb mūsu sabiedrībā samaitātības pakāpe, tas nenozīmē, ka rīt, jeb parīt viņa jau nebūs klāt. Un cilvēki dzīvo diezgan naivos un lētecīgos uzskatos. Man, piedod, bet man jāsaka, vai arī šis nav iemesls, kāpēc visas neiedzības Amerikas Savienotajās valstīs var tik ļoti ātri pēkšņi uzplaukt. Dēļ tā, ka cilvēki savā veidā ir dzīvojuši ilgus gadus labos apstākļos, labklājībā, kas ir brīnišķīgi. Slava Dievam! Bet tāpat laikā arī kļuvuši naivi un lētticīgi. Es nesaku par visiem, bet naivi un lētticīgi, jo tās pašas baznīcas, piemēram, brīžiem pieņem tādas programmas, kas man jautājums, bet vai tad tiešām pirms tam nepalās, kas tā pa programma ir, ko jūs baznīca pieņemat? Patiesībā tā programma nāk pavisam no citas puses, tikai ir kristianizēta. Tur jau ir tas, piemēram, šitā topošā baznīca. Sākumā domāju, jauni kristieši vai ne, kaut ko,
Nu, un tā paskatās, ko ta viņi īsti tic, kam viņi tic. Nu, teiksim, cilvēkiem runāt par grēku un par miršanu un tā tālāk, nu, tas tā ļoti nepatīkami, vai ne? Nu, kaut kā, nu, zin, pateiksim, nu jā, nu, Dievs jau visus mīl, tu jau neesi tik slikts nemaz, vai ne, negrib sadragāt tev, kā saka, pašapziņu un tā tālāk, vai ne? Nu jā, nu tā mīlīgāk, mierīgāk, šitas seeker friendly, ko viņi saka, tāda draudzīga attieksme pret cilvēkiem, nekad nesakot viņiem patiesību īstenībā, bet nu, tā kā zin, tā mierīgi. Nu, mēs visi tādi čomiņi lielā klubiņā, te mēs mierīgi zin, padzersim kafiju, papļāpāsim tā, lai galvenais, ka mēs mīlam, vai ne? Galvenais, ka mēs mīlam. Nu, tu pat tev grēku un to zin, nu, to atstāsim, tas tāda nepatīkama tēma, vai ne? Tā ir populāra šī... Jā, šitā popularizēts šitas Riks Vorens, kas kuram grāmatas ir katrā kioskā, ko visās pasaules malās. Man tas pārsteidz aiz kaut kādu lidlauku Fidžijā vai ne tur Rika Vorena grāmatu. Tā ir patiesība, ka Riks Vorens iet kopā ar islamu. Jā, tā saucamais krislams, vai ne, tāda. Nu jā, nu mēs jau visi ticam vienam dievam, nu ko tad tur, zin, tur ar sīkumiem tur gramstīties, vai ne? Zin, galvenais, ka mēs viens otru mīlam, zin, apkampam, pasakam labas lietas viens pa otru. Kā var mīlēt, kur var atrast vienu dievu, kristietis un islams? nu nevar. Jēzus teica, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva iekams caur mani, izņemot caur mani, vai ne? Tātad, vai nu mēs ticam, ko Jēzus teica, vai mēs ticam, ko tāds Riks Vorens, vai tad veseli virkni šitie jaunie, tā saka, topošie mācītāji, vai ne? Nu, godīgi sakot, tās visas maldu mācības, tāpat kā tā labklājības mācība, tā kā visas šitās dziedināšanas mācības un viss. Kur tas fokus ir? Tas fokus ir uz cilvēka, nevis uz Jēzu Kristu. Un tur tā lielā kļūda ir sākusies. Un tagad tas ir izgājis tālāk, un beigās baznīcas ir neutralizēts. Mēs redzam, ka cilvēki vairs uz baznīcām neiet, jo viņam garīgā barība vairs nav baznīcā. Viņam tas ir klubiņš, vai ne? Nu, atnāk, tu zini, tu kaut ko papļāpā un tā, lai iet māja, bet cilvēki aiziet projām, viņi nav garīgi apmierināti. Bet ir jau arī šīs saucamās megachurch, megabaznīcas. No jā, 10 000 baznīcēni. Nu, godīgi sakot, vai mācītājs var visus 10 000 iepazīt, zināt, kādas viņam garīgās vajadzības būtu, palīdzēt šiem cilvēkiem, tas ir nereāli. Amerikā es dzirdu arvien vairāk un vairāk runā par to, ka varētu izcelties nemieri. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc Amerikas konstitūcijas, un to daudz nesaprot, tīpaši Anglijā, apvienotā Karalvalstī, Kanādā un tā tālāk, lielā problēma ir tā, kā saka, ka viņi nesaprot Amerikas likumdošanu, uz kāda pamata Amerikas konstitūcija bija balstīta. Es jau nesaku, ka tagad visu, ko amerikāņi darījuši, ka tas ir forši un labi un tā tālāk. Šodien Amerika pārtop par totalitāru fašistisku diktatūru. Lēnām un pamazām, vai ne, iet uz to pusi. Bet tie pamati, kas tika likt Amerikā, tie bija pareizi, tie bija labi, tie 200 gadu diezgan labi funkcionēja. Un pamats bija kristietība, atziņa par Dievu. Vispirms, tavas tiesības nāk no Dieva, nevis no valdības. Un Amerikas konstitūcija iepretīm daudzām citām nepasaka, kādas ir tavas tiesības. Amerikas konstitūcija ierobežo valsts tiesības, ierobežot tavu brīvību. Un viena no tiem punktiem ir ieroču turēšana. Tas pasargā, pirmkārt, tas nav domāts tikai medniekiem un kādiem sportistiem. Ieroču turēšana bija, lai aizsargātu pilsoņus no valdības diktatūras. Un šodien mēs redzam, ka visi šitie šāvēji un kas tur notika, pēkšņi tagad policijas vienības ierodās, bet ne parasti vienkārši policisti, vai ne? Tagad jau ir bruņmašīnas, tanki, visādi, kā saka, militārie ieroči, bruņu cepurēm un tā tālāk.
vienā mājā vienkārši iebrūk. Senāk bija tā, policija nedrīkstēja ienākt cilvēku mājā, jo māja bija viņa pils. Viņa privāta īpašums. Viņiem bija jādabū no tiesneša atļauju un pamatojumu, ka tās mājās drīkst iet, vai tur kāda krimināla nodarbība vai kaut kas tam līdzīgi. Un tad tikai policijai bija tiesības izmeklēt specifiski, kas tur bija rakstīts tenī tiesas dokumentā. Vai ne? Šodien vienkārši ielaužās pa durvīm iekšā un vairāk gadījumu jau, kur policija ielaužās nepareizās mājās, vai ne? Paņem, apcietina cilvēks, nošauja mājas suni un tā tālāk. Ko tas tā kā senos laikos, vai ne, kad čekisti iespēr durvis vai Gestapo atnāca, un vienkārši cilvēks aizvilka projām. Tavuprāt, kur tas novedīs? Tas novedīs galu galā pēc Bībeles, mēs saprotam, ka vienreiz nāk šitā viena pasaules diktatūra. Un lai tas notikt, viena pasaules reliģija, viena pasaules diktatūra, viena pasaules ekonomiskā iekārta, lai tas notikt, tev ir jāizārda esošās sabiedrības, esošās ekonomijas, esošās valdības. Un tas ir, diemžēl, mērķis daudziem šiem tā saucamiem progresīviem, globālistiem, internacionālistiem. Viņu mērķis ir sadragāt visas šīs valdības Sorosa atvērtā sabiedrība. Runā par to, ka vairs robežas starp valstīm, ka tām nevajag būt vairāk, vai ne? Mēs jau redzam, te tagad no Rīgas var mierīgi aizbraukt uz Briselu un neviens to netraucēs. No vienas puses ir ļoti labi. No Rīgas var arī aizlidot uz Ņujorku, piemēram. Brīnišķīgi. Labi, bet kas tagad notiek ar valsts suverenitāti? Tāda lieta vairāk neeksistē. Tagad nāk rīkojumi no tālienes, no kaut kādiem neredzamiem pelēkiem birokrātiem. Tu nevari, kam tu sūdzēsies? Kam tu protestēs? Pret kā tu protestēs? Vairāk nav nekāda saita. Labi, un šī diktatūra pamazām, neviens jau viņu tā sākotnēji nesauks, nāk šī viena pasaules valdība, un tā tagad dos rīkojums. Un ja tu nepaklausīs, piemēram, nevarēs vairs pirkt un pārdot. Ja tev nebūs tā identifikācija, vai, kā saka, pierēja, vai rokā, vai tā tālāk, labi, tagad čips, implantēšana un tā tālāk. Tas viss iet uz vienu pasaules reliģiju. Kā mēs tagad kā tu apvienos kristietību, judaismu, islamu, hinduismu, budismu, kā tu šitās lietas var savienot? Ja es teicu, ka tikai viens ceļš ir pie Dieva. Tavuprāt, tuvākajā laikā būs šī apvienošana? Es domāju, ka viņi ļoti, ļoti strauji iet. Man vispār pārsteidz, ka pāris gadu laikā lietas ir tā mainījušās. Tā, ka tu beidzamā reize Amerikā bija, tā vairs nav tāpat Amerika. Tu viņu nepazīti, kas tur tagad notiek vispār. Tur ir sacelšanās vairākās vietās, cilvēki apbruņojušies štatos, kur vēl ir atļauts, apbruņojušies līdz zobiem, vairāki policijas šerifs nodaļas štatos ir atteikušies, rakstiski atteikušies paklausīt federālos likumus vairs. Tas novedīs uz kaut kādu sadursmi. Jā, es tagad mēģinu atminēties, es pēdējo reizi biju, ja nemaldos, kādus 5 gadus atpakaļ. Un patiešām tādas izmaiņas, ka gandrīz man jāsaka, man nemaz negribās braukt. Es gribu pie tevis apciemot un aizbraukt pie draugiem un brāļiem un māsām Amerikā, kurus pazīst un ar kuriem esam kopīgi strādājuši un lūguši un cīņā bijuši par garīgām lietām. Un vienmēr man ir bijis kā tāds paraugs, kā lietas vajadzīgs ir kārtot, lai gan sabiedrībā, gan arī kaut vai tie paši vecie ļaudis, nodzīvojot visu savu mūžu, nepaliktu totālā bezmaz vai ej pat taisno uz miskasti, lai sameklētu sev iztiku. Tas, kas ir jau novests mums šeit Latvijā. Bet nesen iepazīstoties un ko tu pats man atsūtīji informāciju, kur man bija pārsteigums. Es domāju, ļoti daudziem radioklausītājiem tas būs šoks. Klausieties uzmanīgi. Amerikas Savienotajās valstīs
no šī gada, kura janvāra? Janvāra 13. Šogad janvāra. No šī gada janvāra. Jā. Amerikas Savienotajās valstīs ir atjaunots likums par nodokli. Un ziniet, kā tas nodoklis saucās? Nāves nodoklis. Jūs nepārklausījāties. Nāves nodoklis, un nāves nodoklis ir 55% no tava īpašuma, kas ir tev palicies, jeb ko tu esi sakrājis, vienalga 55% no tā automātiski paņem valsts. Jā. Paklausies, kas tas pa sociālismu? Sociālismam pat tās nebija. Tev acīm redzot ir drusku pa daudz pēc valdības domām. Tu esi sakrājis pa daudz savā dzīvē. Tu esi pacītīgi strādājis. Un tagad tu gribi atstāt saviem bērniem vai savai ģimenei? Kā tad tu nedomā par valsti? Tagad tīri praktiski. Pieņemsim, man vairāk nekā nav, man ir tikai šis dators. Jā. Un pieņemsim, šī datora cena ir $400. Un tagad pēc manas nāves, tas ir vienīgais, kas ir palicis, un es viņu esmu novēlējis bērniem. Un valsts pasaka tā, pusi, vienalga vai šitā lauz pusi, vai tā, jeb no vērtības. Tātad $200 bērniem jāsamaksā, lai man to dolāru viņi varētu Vēl pagaidām, kā saku, uz tādiem sīkumiem nav. Bet redz, kur tā lieta ir. Piemēram, tagad lielākas saimniecības laukos. Viņiem ir visāds no ekipējums, vai ne? Piemēram, lauksaimniecība, traktori, kombaini. Ja tur ir pienotava vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Cik ir jāliek tagad par visiem graudiem un tā tālāk. Vienvārds sakot, tas pārsniedz jau $1 miljonu, vai ne? Bet tas nav $1 miljonu tādā kaudzītē, vai ne? Tas ir visā ekipējumā, tas ir zemes gabalā, īpašumā, jo lauciniekiem taču vajag vairāk kā tur pāris kvadrātmetrus, vai ne? Tagad saimnieks ir visu mūžu strādājis cītīgi, un ko? Tagad atstāja saviem bērniem. Tagad pārsniedz zināmu summu, un tā summa vēl tā, pagaidām viņi ir teikuši miljonus, bet tas nemaz nav tik daudz, kā izklausās. Tie nav miljonāri, vienmēr sakot. Pagaidām tā ir, bet viņi jau grib samazināt uz 500,000, varbūt uz 250,000. Tev māja tik daudz maksā, lai tu varētu to nodokli samaksāt, tev būtībā ir jāpārdod tavs īpašums. Kas nozīmē, ka tā saimniecība tiek izputināta. Un tur tas ir, un tas viss, protams, ir. Un tagad pensijas fonds Amerikā, tas Social Security, tā sociālā apdrošināšana, tā ir totālā bankrotā. Viņiem vienkārši vairāk naudas tur nav. Un visādas kaut kādas mahinācijas viņi tur taisa. Federālā rezerves banka tikai naudu drukā. Un 10 gadu laikā Amerika zaudēs 40% no valūtas vērtības. Vēl par Federālo rezerves banku. Agrāk maz kāda informācija ienāca Latvijā, bet vienalga varējām lasīt. Tā ir tomēr droša savu veidu nodrošinājums amerikāņiem, ka tur neviens nevar neko ķerties klāt un ka tas ir kontrolēts no valdības un viss pārējais. Tagad arī pat līdz Latvijai atnāk informācija, ka tas iznāk privāti īpašums. Tā ir privāta banka. 12 vīru komiteja izlēma tagad valsts naudas funkcijas. Vai drukāt vai nedrukāt? Jā, un cik drukāt. Viņi ir aizdevuši miljardus, un viņiem nekāda atskaita nav. Neviens nedrīkst ieskatīties viņu darīšanās. Kongress jau ir pieprasījis ieskatīties. Absurds. Amerikāņu valūta un amerikāņu kongresam vispār nav nekāda kontrola pār to. Tas ir fakts, ka no Amerikas rūpniecība tiek pārcelt uz Ķīnu. Jā. Daudzas amerikāņu firmas pārcēlās uz Ķīnu, tad, kad bija tie labie treknie gadi, jo daudz lētāk Ķīnā ražot un importēt uz Ameriku. Labi, visa rūpniecība aizgāja ārzemēs vai uz Ķīnu, vai uz Indiju, vai uz kaut kur uz Āziju, Taivanu, Koreju vai tā tālāk, vai uz Meksiku, uz Brazīliju un tā tālāk. Viss tās rūpnieces ārā. Kas mums ir palikuši tagad? Vai tu vari strādāt McDonaldā,
vai nezinu, tos hamburgers visu dienu cepināt. Praktiski sakot, tas kodols, kas valstī dod to nodrošinājumu, tērauda industrija eksportēta, visas pārējās industrijas eksportē. Man viens draugs, kas nodarbojas ar datoriem, viņš teica, ka tu vienkārši vairāk datoru daļas Amerikā ražotas datoru daļas nevar atrast. Viņas visas ir ražotas Ķīnā. Nu, kas tagad notiks, piemēram, ja Ķīna nodomās, ka ar Ameriku ir problēmas un kaut kāda situācija, ārkārtēja situācija rodās, viņi pateiks, mēs vairāk neeksportējam. Tad te viss apstāsies. No otras puses, Ķīna nav ieinteresēta, lai nav ieinteresēti neeksportēt. Pareizi. Šobrīd tas ir. Un amerikāņi Ķīnai nezinu, cik miljārdus, triljonus parādā. Nu? Tavuprāt, tas ir, protams, tavs viedoklis. Cik stabils ir dolārs? Ļoti nestabils. Viņam vairs nekas seguma nav. Nu? Patreiz viņš vienīgi dolārs eksistē, tāpēc, ka cilvēki vēl dolāram tic. Tas ir uz veciem lauriem. Jā. Tā ticība ir, un kad ticība pazūd valūtai, jeb kādai bankai, kā tas ir Kiprā, piemēram, ka viņi tagad vienkārši paziņo, mēs konfisējam 80% no jūsu ieguldījumu. Nu, kāds muļķis ieliks naudu tajā bankā? Nu? Kāda situācija ir ar darbu? Amerikā var atrast darbu, ja bezdarba līmenis liels? Bezdarba līmenis ir daudz lielāks nekā viņi to pasaka. No oficiāli 9,cik% vai ne, bišķītiņi zem 10%, bet viņš tā svārstījās 10,1 un 9, tā un atpakaļ tā. Tas ir oficiālais, bet ko viņi dara? Viņi vairs neskaita tos cilvēkus, kuri vienkārši beiguši meklēt darbu. Kuri vairs gadiem ilgi, mans brālis, piemēram, elektroinženieris, maģistra grāds, viņu atlaid no darba, viņam cik tur 57 vai cik gadu viņu vienkārši atlaid no darba, un 2 gadus viņš bez darba. Nevarēja viņš izsūtīt simtiem rakstus un lūgumus un tā, nekur, nekas, neviena firma negrib darbā pieņemt un tā, beidzot viņš dabūja. Viņam pagāja 2 gadi. Ir daudz, kas vienkārši ir uzdevuši. Pilnīgi, viņi saka, nē, es dzīvošu no valsts pabalsta, tāpēc, ka es vienkārši darbu nekur vairāk nevaru dabūt. Un tas faktiskais skaits tagad ir pārsniedzis sasniedzis apmēram 18% bezdarbs. Tas ir tas reālais, īstais. Bet kā viņi to statistiku forši manipulē, jo mazāk, teiksim, cilvēki ir tanī pūlī, jo tas procents krītās, vai ne? Nu, un tādā veidā, bet tas aktuālais skaits, cik miljoni ir bez darba, ir augstākais ASV vēsturē. Vienā pārraidē, televīzijas pārraidē mani nedaudz šokēja, ka ir izveidojušās pat veselas mazas pilsētiņas, kur ir cilvēki, pat ar augstākām izglītībām dzīvo, kuri ir pazaudējuši absolūti visu pēdējo banku kraha laikā, bankrota laikā. Un izveidotas ir telšu pilsētiņas, kas man vispār nelikās pat ticām. Es domāju, ka tas ir kaut kas safabricēts, bet pēc tam pārbaudot faktus, patiešām tas tā ir fakts. Jā, tā tas ir, diemžēl. Cilvēki, kuriem absolūti vairāk nekāda resursa nav, kuriem nekādas izdevības nav, banka atņēmusi māju, darbs viņiem vairāk nav, izredzes dabūt darbu arī nav, nu ko tu darīsi, vai ne? Tad tu ej vai nu meklēt pestīšanas armijā vai kādā zupas ķēķī kaut ko dabūt un varbūt kādu gadījumu darbu šur tur kaut ko piepelnīt. Atgriežoties pie draudzēm un par garīgo dzīvi, Amerika vienmēr ir sūtījusi misionārus uz visām pasaules valstīm. Es pat gribētu teikt, tas misionāru eksports no Amerikas ir bijis milzīgi liels, un tā ir milzīgi bijusi svētība. Šodien dzirdot, kas notiek Amerikā, draudzēs
un arī kā ar likuma spēku tiek pārvērstas pat labas universitātes, kuras savā laikā tika dibinātas un būvētas kā kristīgas universitātes. Šobrīd tiek faktiski ar šiem te, es atļaušos teikt, satanišķiem likumiem pārvērstas, faktiski tur no kristietības vairs nav it nekā. Nē, tur jau sen it nekā no tā nav. Harvard universitāte, ja paskatās, tur statuja, tur Harvard tā laukumā, vai ne, Džons Harvards, vai ne, un tur vēl kaut kāds biblisks citāts vai kaut ko. Tā bija dibināta kā universitāte, kas sagatavo misionārs ārdarbam. Šodien tur ne smags no kristietības nav. Tas liek domāt patiešām, ka tās ir pēdējās dienas? Bībelē ir teikts, ka jūs dzirdiet par kariem un visādiem tādiem notikumiem, tad vēl nav, vai ne? Bet, kad sākās apostāze, kad sākās atkrišana, tad gan tas ir tas priekšcēliens pirms antikrista. Tavuprāt, ir iesākusies atkrišana? Jā, es esmu redzējis tādas lietas, ko es gadus atpakaļ vienkārši nebūtu ticējis. Kristieši, kā saka, gadiem ilgi cilvēks pazīst un pēkšņi viņi kaut kur aiziet pilnīgi no sliediem nobrauc. Labklājība, slava, gods, kas viņus aizved projām? Manta? Vienīgā lieta ir, vienīgais, kas mūs tur, ir ticība Jēzu Kristum. Dieva gars, kas mājo mūsos, par tik, cik mēs paļaujamies Dievam, par tik no mums kaut kāds tikums vispār nāk, jo mūsu miesās nav neviena laba lieta. Cilvēks savā lepnībā tur pa katru cenu grib savās miesās sameklēt kaut ko labu. Un tas, ko Jēzus teica farizējiem, kāpēc viņi tik šausmīgi saniknojās un bija gatavi viņu nokaut, viņš aizskāra viņu lepnību. Un viņi bija uzbūvējuši fantastisku reliģisku sistēmu, un viņiem viss bija pa plauktiņiem. Un tad atnāca Kristus un sajauc viņiem visu. Un tas arī šodien cilvēkos. Ja tā lepnība tevī ir, ja tu nekad neesi uzdevis tās tiesības uz sevi un paļāvies uz Dievu pilnīgi un teikt, kungs, lai notiek tavs prāts un no sirds to tu esi lūdzis, tad kas atliek tev būvēt pašam savu valstību un tā konkurē ar Dievu valstību? Atceries traģēdiju ar Dviņu torņiem, terorakts. Pēc tam bija pieplūdums baznīcās. Ļoti daudzi iestājās, gāja baznīcā. Un tad bija man arī savā veidā šoks, kad lasīju informāciju par to, ka daudzi kristieši pāriet islamā. Un iemesls drošības pēc. Varbūt, ka pārņem islams, bezmaz vai visu Ameriku, tad drošības pēc. Ko tad tas tev līdz, ja tu iemanto visu pasauli un pazaudē savu dvēseli? Atbraucot uz Latviju, tu arī zini, kas notiek Latvijā. Jā. Interesanti, klausoties, kas notiek Amerikā, un man redzot, kas notiek Latvijā, es redzu, te vairs nav vainīgas, ja mēs nevaram tā kā vecos laikos. Kremlis vainīgs. Jā. Nebūtu tur tas, kas tur sēž tanī Kremlī. Jeb šodien arvien vairāk, tur ir valdība vainīga, mūsu vietējā valdība. Labi, ja nav mūsu vietējā valdība, mūsu vietējo valdību piespiež Eiropas Savienības valdību, un tad vispār. Bet, zini, dzirdot un redzot, kas notiek visā pasaulē, te jau vairs mēs nevaram teikt, kur tā viena valdība ir vainīga, jeb tā otra valdība ir vainīga. Arvien vairāk es redzu, precīzi, ko arī tu saki, šī pēdējā laika, patiešām
dzemdības sāpes sāksies pavisam drīz, lai dzemdētu. Bet šī gadījumā ne lai dzemdētu pestītāju un glābēju, bet lai dzemdētu postu un totālu gan kontroli, gan tādu sistēmu, kādu pasaule līdz šim nav redzējusi. To mēs lasām Dievu vārdā. Mēs tikai esam redzējuši tā, bija nacistiskā Vācija, un šausmīgs tas bija, bet tas bija koncentrēts, teiksim, mazāk ne pa visu pasauli. Mēs redzējām komunismu Eiropā un Āzijā un tā tālāk, bet vēl tomēr, zinām, bija vieta, uz kuru varēja mukt vēl. Šodien pasaules mēr, kur tu muks? Piedod man, ka tev uzdošu tādu jautājumu. Labi, ja tagad tas lēmums par čipiem ir stājies spēkā. Jā. Un Obama neatkāpjās, un tie, kas ir iesūdzējuši tiesā, lai mainītu šo likumu, zaudē, un pasaka, lūdzu, visiem ir jābūt, ko tu darīsi? Es viņam pateikšu, labāk to kungu klausīt nekā valdību. Un mēs visi nāksim agrāk vai vēlāk pie šī izšķiršanās brīdi, kā daudzi, kas jau pārdzīvoja visus komunistu gadus, bija izvēle. Vai tu pakļausies komunistu direktīviem, vai tu stāvēsi par to kungu. Un agrāk vai vēlāk varbūt mēs arī būsim savu kāsnes liecinieki. Tas laiks tuvojās. Nē, es neesmu kā cilvēks sajūsmināts par to, ne par to, kas notiks ar mani ģimeni un tā tālāk. Bet ko es citu varu darīt, kā vienkārši uzticēties Dieva žēlastībai. Tas ir vienīgais glābiņš šajā pasaulē. Paldies tev, tu pastāstīji. Lai Dieva žēlastība tev pavada tavu ģimeni. Un cienījamie radioklausītāji, mums nav citas iespējas. Vienīgi tikai Dieva žēlastība. Un kādreiz, kad lasīju jaunībā, tīpaši domāju, kā tā pienāks laiks, kad cilvēki meklēs nāvi, bet nāve no viņiem bēgs. Jā. Kad cilvēki sauks, klieks, kalni, apklājiet mūs, un tas nenotiks. Es domāju, kā tas tā var būt? Bet redzot šo dēmonisko domāšanu visādā veidā, kas arī tālāk izpaužās tīri fiziski. Šokējoši, bet redziet, tas ir Dieva vārds, kas piepildās. Jā. Pravietojumi, kur ir sacīti, tie visi vai nu jau ir piepildījušies, vai šodien jau piepildās, vai tūlīt vēl piepildīsies. Un mēs no tā neko nevaram izbeigt. Mēs varam uzbūrt nezinu kādas savas ilūzijas, pat arī kristīgās, kad būsim nezinu kādās labklājībās un nezinu cik brīnišķīgi un mēs būsim galva un ne aste, un mēs visus pagānu bagātības, visi pagāni nesīs kristiešiem. Es esmu dzirdējis tādas svētrunas, gandrīz kā anekdots. Jā, tas notiks tad, kad Kristus nāks un 1000 gadu miervalstība būs, bet, mīļie, atjēdzaties, šodien mēs esam pavisam citā situācijā. Tieši tā. Un mums ir jāņem realitāte. Tādēļ ir jānāk Dievu priekšā, kungs šķīsti, ja ir kāds grēks vēl starp mani un tevi, Dievs, šķīsti mūs, lai mēs nepazaudētu tavu žēlastību. Mēs gribam palikt tavā žēlastībā, ieķerties tavā drēbu vīlē, kungs, cik nu mums ir spēja. Bet, ziniet, pāri visam man patīk tas apsolījums. Neviens nevar izraut nevienu Dievu bērnu no Kristus caurdurtās rokas. Neviens. Slavu Dievam par to. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī visu labu.